Man cilvēki bieži vaicā, kādu privātmāju labāk būvēt, vai varbūt labāk pirkt nekā būvēt, un cik maksā. Tāpēc priekš šīm sērijām es centos sameklēt privātmāju būvniekus, attīstītājus un pārdevējus, kas var atbildēt uz šiem jautājumiem. Šobrīd vispieprasītākās mājas ir ap 100 līdz 120 metru platībā, tāpēc uzsveru likšu tieši uz šādām platībām, kā arī katras sērijas beigās uztaisīšu nelielu apkopojumu, aprēķinu Excel tabulā, kur ielikšu visas aptuvenās izmaksas, lai pēc iespējas precīzāk parādītu, cik tad galu galā māja izmaksā. Un esiet vērīgi, jo katras sērijas beigās būs jautājums, uz kuru atbildot pareizi, būs iespējams vinēt Akropolis dāvanu kartes 30 eiro vērtībā. Robert, čau! Čau! Prieks tev satikt. Varbūt pastāsti, kas ir Kilen Baltica? Kilen Baltica ir Zviedru uzņēmums šeit Latvijā. Mēs atvērām meitas uzņēmumu un atrodamies mūsu ražotnē, kuru pavisam nesen atvērām. Un šeit mēs izgatavojam dzelzbetona elementus. Kur mēs atrodamies, vispār pastāsti? Jā, mēs atrodamies netālu no Ogres, Ikšķelē, Palē iela 8. Un jā, pilnīgi jaunā uzbūvētā ražošanas ēkā. Šeit ir 2000 kvadrātmetri. Mums ir 10 ražošanas darba galdi, uz kuriem mēs izgatavojam dažādu veidu dzelzbetona elementus. Zin kā, dzelzbetons kā materiāls ir pasaulē plašāk izmantotais materiāls, būvmateriāls kā tāds. Līdz ar to mēs varam izgatavot principā ļoti daudz dažādu spektra materiālus. Tas, uz ko mēs vairāk šobrīd šajā ražotnē specializējamies, ir sienu elementi, cokola elementi, pamatu pēdas, izstrādājumi, gan arī kaut kādas transformatoru ēkas un tam līdzīgi. Var teikt, ka mēs esam pirmie Latvijā, kas ļauj cilvēkiem, privātpersonām izgatavot mājas no saliekamā dzelzbetona. Un tad mēs aicinām pie saviem ciemos, parādām tehnoloģiju, parādām, kā tas izskatās. Teiksim, tas pirmais solis parasti iet pie arhitekta, kurš tad izstrādā šo te projektu, kurš atbilstoši saliekamajam dzelzbetonam. Un mēs varam ieteikt kaut kādus arhitektus, vai arī cilvēks var nākt pats ar savu arhitektu, un mēs apmācīsim arhitektu šajā tehnoloģijā. Vai jums ir arī kādi tipveidi projekti? Mēs esam atraduši šeit uz Latviju Zviedru projektu, kurš jau 10 gadus tiek būvēts Zviedrijā un gadiem attīstīts un uzlabots. Un to arī piedāvājam šeit. Kas šeit notiek? Jā, šeit mēs redzam klasisku dzelzbetona elementu, siltinātu 3 slāņa. Ir ieliets pirmais betona slānis, ir salikta siltumizolācija, šajā gadījumā polistirols, un ir salikts otrā slāņa armatūra. Viņi arī savienot kopā ar pirmā slāņa armatūru, lai šie abi divi slāņi neaturās vaļā, lai viņi paliek visu laiku kopā. Un šobrīd gaidām betonu, un ieliesim otro slāni, izlīdzināsim, un elements būs gatavs. Un šeit arī var redzēt, teiksim, visas ieliekamās detaļas, celšanas cilpas, viss, kas ir vajadzīgs, kas nāk dzelzbetona elementā. Cik ilgi šis process aizņem? Pie normāla tehnoloģiskā procesa mēs izgatavojam vienu elementu dienā, no viena darba galda. Tātad, teiksim, tāda mūsu privātmāja sastāv no 10 elementiem, un tāds normāls ražošanas cikls būs no 3 līdz 5 dienām. Cik saprotu, Robert, te mēs varam redzēt arī to pīrā, kā izstās sienas. Varbūt var vairāk pastāstīt tieši par viņu. Jā, tad šeit mēs redzam mūsu tipveida privātmājas sienu elementu mezglu. Tad dzelzbetona elementi var izstrādāt un izprojektēt ļoti dažādi, gan ar dažādiem siltumizolācijas materiāliem, dažādiem ieliekamajām detaļām, montāžas mezgliem un tam līdzīgi. Bet šeit mēs skatāmies uz mūsu tipveida projekta Zviedrija izstrādātu mezglu. Un šeit mēs redzam eksponētu betona virsmu, ārējais slānis 7 cm, tad mums ir poliuretāna siltinājums 150 mm biezumā, kas ir līdzvērtīgs 250 vatai. Un tad mums ir iekšējais nesošais slānis arī 8 cm ar nesošo perimetru. Un šīs sienas U vērtība ir 0,14. Un tad mēs redzam arī, kā viņš tiek savstarpēji savienots, kā tiek savienot divi mezgli savā starpā, kur augšā mēs redzam metinājumu plāksni. Tad mums ir lejās ciet ar bezrukuma javu speciālo montāžas, mums nāk stikla vate un ārpusē šuvīt silikonējās ciet ar speciālo montāžu silikonu. Un tā teikt, elementu fasāde varbūt ir ļoti daudz dažādu varianti. Šajā gadījumā uz Zviedrijā populārākais ir apmetums, kur mēs šeit uz rūpnīcā uzklājam, jebkurā izvēlētajā tonī. Bieži vien arī klienti vēlās atstāt šo eksponētu gludu virsmu, kā arī iespēja iestrādāt dažādas tekstūras, teiksim, koka tekstūru, kuras droši mēs vēlāk redzēsim pie mūsu demo mājas. Tā, un kur mēs atrodamies tagad, Robert? Tad esam atbraukuši Salkonē,
kur mēs būvējam demo māju, šo te Zviedru tipa projektu standarta. Un tas, ko mēs varam redzēt, mēs varbūt netipiski Zviedriem izvēlamies koka imitācijas fasādi, un viņi ir eksponēti. Šeit jūs izvēlējāties to populārāko modeli 129 metri? Jā, šis ir tas, ko arī Zviedrijām būvē. Tas, kas vienmēr ir, ko es arī iepriekš pieminēju, tur 10 gadus jau izstrādāts un pārbaudīts. Un tad 1:1, principā, jau visi mezgli atstāti gluži kā Zviedriņu taisa. Mūsu plāns ir sekojošs. Šī ir demo māja, kur mēs gribam parādīt potenciāliem klientiem, atbraukt, apskatīties, pataustīt, kā izskatās šī betona siena, sajust šīs sajūtas. Un, principā, visas vasaras garumā mēs taisīsim atvērtās durvdienas pa brīvdienām. Un tad skatīsimies, bet plānā droši vien, kad šī māja būs pieejama pārdošanā. Tagad ir paredzēts 29. jūnijā, pirmās atvērtās durvdienas. Skatīsimies pēc pieprasījuma. Mēs izsludināsim pieteikšanos sociālajos tīklos, mājaslapā, un plānā vismaz 2 reizes nedēļā plānojam šīs atvērtās durvdienas. Robert, varbūt pastāsti par šo plānojumu. Tad, kad ieiet iekšā galvenajā telpā, mums ir lielā zāle ar griestu augstumu 360. Un šeit ir principā arī stūrītī virtuve, šeit ir atpūtas ēdamgalds, televizoru vieta un sofas vieta. Tad mēs ejam uz lielo guļamistabu, kurai blakus ir galvenā vansistaba, senmezglis ar dušu un izlietnēm un vispārējo, kurai blakus atrodas tehniskā telpa. Ar siltumsūkņiem, veļas mašīnām, viss, kas ikdienā nepieciešams. Un tad ir otra šī zona, kas ir kā atdalīta, kā bērnu zona, kur ir arī savs atsevišķs senmezglis. Ir mūsu gadījumā mums 2 guļamistabas bērniem, un visu pārējo telpu mēs atstājam kā spēļu zonu. Bet mēs izstrādājam tā, lai ļoti viegli varētu ielikt šo sienu papildus, ja gadījumā ir vajadzība, un dabūt 3. istabu. Kāds ir apkurs risinājums šai mājai? Tad mūsu mājā izmantojam siltumsūkni, Zviedru Nības siltumsūkni, kurš principā apsildīs arī šo ēku. Jā, tur mēs arī neko neesam mainījuši. Gluži kā Zviedru projektā 1:1 arī šeit. Jā. Pagraba nekāda šeit nav. Nē, jo šeit ir šī Zviedru pamatu plātne, kurā ir iekļautas visas komunikācijas. Ir siltās grīdas, ir kanalizācijas, ūdens, visi nepieciešamie senmezgli. Ir komunikācijas ir grīdā jau uzreiz iestrādātas. Līdz ar to pamatu sagatavošana aiziet nedaudz ilgāks laiks kā klasiski, bet mēs dabūjam, pēc tam mēs dabūjam šo grīdu jau gatavu. Zviedru plātne izpaužās tā, ka uz šķembota laukuma ir jau gatavas putuplasta šīs veidnes un siltinājums. Tad siltinājums ir zem šīs plātnes 300 mm biezumā. Un ir gatavi L bloki, kur ir pa perimetru, kas nodrošina šo nesošo, kur nedaudz vairāk betons un armatūra, kas nodrošina šo nesošo funkciju. Un šai mājai sienas, cik biezas ir? Tātad šis ir gluži kā arī paraudziņā klasiskais šis tipveida sienu elements. Kopējais biezums 300 mm ar siltinājumu, poliuretāna siltinājums 150 mm. Un kā arī var redzēt, sienās ir iestrādāti visi elektrības kanāli, rozetes, slēdži, viss tiek iestrādāts jau uzreiz elementos. Ko tu vari pastāstīt par jumtu? Pēc Zviedru tehnoloģijas uz samontētām sienām liekas gatavās jumta kopnes. Jumta kopnes, tā kā viņas arī, mūsu gadījumā, mums nav nekādu diagonāļu jumta kopnēm. Mēs izmantojam spundēto dēli pilna jumta klāja seguma. Viss jumta segums ir ar spundēto dēli, kurš arī notur šos frontonus galus un strādā kā diagonāls. Uz šī spundētā dēļa liekas apakšklājs, un šajā brīdī var uzskatīt, ka māja ir ar jumtu, jo šis apakšklājs jau kalpos gadus 5 bez pamata jumta seguma. Līdz ar to varētu teikt, ka šai mājai dubults jumts, jo ir apakšklājs pamatīgs, uz kura nāk latojums, un tad mēs izvēlamies klasika šo kvalitīvu jumta materiālu. Un ar ko izsiltināts? Tad pēc tam, kad ir samontēts jumts un ir salikti griesti, šis jumta pīrāgs tiek piebērts ar baramo vati 60 cm biezumā. Un pastāst varbūt, kādas jūs izmantojāt šeit, logus un durvis? Jā, šeit mēs izvēlējāmies VEC profila augstākās kvalitātes 3 kameru izgatavot šeit patās Latvijā. Un, principā, šis ir top PVC profils. Kā minēju, mēs visus materiālus centāmies izvēlēties tādus, lai pie viņiem, daudz gadus nebūtu klāt jāķerās.
kāda ir energo klase šai mājai? Mēs runājam konceptuāli par šo te māju vai tipveidu projektu. Viņš skatās ļoti energoefektīvs, arī Zviedrijā jau pierādījis, jo tā sienas UV vērtība ir 0,14. Pasīvā māja skaitās, ja šeit varbūt var kļūdīties, bet te teiksim mazāk par 0,1 un normatīvs 0,2 vai 0,22 ir noteiktas normatīvas. Tad šīs te sienas energoefektivitāte ir kaut kur pa vidu, kas skatās ļoti labi. Plus ļoti lielu efektu dod to, ka mums šai projektā ir 60 cm beramā vata, kas ir varbūt vairāk nekā klasiski Latvijā parasti izmanto. Un attiecīgi tā energoefektivitāte ļoti augsta. Kas šajā mājā ir ar gaisa pieplūdi? Konkrēti šajā mājā mums ir gaisa pieplūdes, tad mums ir cita veida siltumsūknis, ko esam izvēlējušies. Tāds pats kā Zviedrijā izmanto, kur virs logiem mums ir gaisa pieplūdes, un siltumsūknis ņem silto gaisu no telpas un atdod siltumu siltajās grīdās. Robert, vai tu zini aptuveni, kādi varētu būt rēķini ziemā, vasarā šādai mājai? No šo mēs uzzināsim nākamgad. Noteikti ļoti, ļoti precīzi, kāds būs. Tas, ko es zinu, man ir dati no Zviedrijas. Ne tieši šim tipu projektam, bet nedaudz mazākam, kas ir uz 90 kvadrātmetriem. Un, kur izmantots līdzīgs siltumsūknis. Un tā skaitā siltumsūknī nāk iekšā siltais ūdens, ventilācija un apkura. Un šis gada patēriņš ir kaut kur ap 3500 līdz 4500 kW kopējais enerģijas patēriņš uz visu ēku. Bet tur mēs reiķinamies, tur ir kaut kā 90 kvadrātmetru ēka. Nu, tad... Tas ir kaut kādi aptuveni 500 eiro gadā. Ļoti atkarīgs arī, protams. Kopējais enerģijas patēriņš, Kopējais enerģijas patēriņš, jā. Okay, tas izklausās ļoti labi. Jā, līdz ar to mēs arī redzēsim, kā mūsu būs veikties. Jā, bet principā tas, ko arī Zviedri arī apgalvo, ka šī ēka ir ļoti energoefektīva, un tas reālais patēriņš ir ļoti efektīvs. Cik ātri jūs šo māju uzbūvējāt līdz šim stāvoklim? Tad konkrēti māja, kurā mēs šobrīd stāvam, mēs iesniedzām pirmos dokumentus būvatļaujai septembrī. Novembrī mēs dabūjām būvatļauju. Decembrī mēs sākām zemes darbus. Un ņem vērā decembris sniegs un bija ļoti sarežģīti būvniecības apstākļi. Janvārī jau montējām. Janvāra sākumā pamata bija gatava sienu montāžai. Un janvāra beigās jau māja bija zem apakšklāja. Nu, šobrīd ir jūnijas. Ņemot vērā, ka ir ne tikai mums nedaudz vairāk pagāja laiks uz šīs mājas iekšdarbiem, jo mēs daudzus risinājumus, meklējām gan logus, gan to mēs, veltījām vairāk laiku izpētēji un pareizo materiālu izvēlēji. Bet, ja mums būtu jāsāk vēlreizīt, es domāju, tur līdz 6 mēnešu laikam ir šis pilns būvniecības cikls ar pilnībā pabeigtu apdari. Tad izrēķināsim, cik mums izmaksās dzelzbetona karkas māja no Kilem Baltika. Šiem aprēķiniem sakal izmantošu 2 tabulas. Vienā mēs apskatīsim māju jau apskatīto Salkalnē, 129 metru platībā ar 4 iespējamām guļamistabām. Un otrs aprēķins mums būs mazliet mazākai mājai, 97 metru platībā ar 3 guļamistabām. Un aprēķiniem es izmantošu Kilem Baltika kalkulātoru, kas atrodas viņa mājaslapā. Iesaku jums ar to paspēlēties, lai saprastu, ar kādām izmaksām jums rēķināties. Pirmo māju mēs apskatīsim mazo māju, kas saucās Villa Ove, 97 metru platībā. Spiežam virsū, pabraucam uz leju, jā, un šeit mums būs kaut kur zemāk pieejams izmaksu konfigurators vai kalkulators. Un rekur, jā, šeit ļoti vienkārši mēs atzīmējam sienu komplektu, fasādes ar koku imitāciju, varat ielikt, varat nelikt, tie būs papildus kaut kādi 2000, es neliku šeit, pamata plātne, jumta segums, logu komplekts, viņa piedāvātais durvju komplekts. Protams, jūs varat izvēlēties katrs tās komponentes paši, ja jūs varat lētāk vai kaut kā savādāk darīt, un jums likās, ka savādāk jādara. Tātad iekšdarbi, elektrība, visdrīzāk būs vajadzīgi. Un papildus ir arhitektūra, būvatļauja, zemes darbi, žoks un vārti, tas mums būs vajadzīgs. Virtuves nelikšu, jo viss ēkas, ko es reiķināju, tas bija bez mebelēm. Samaglus gan atzīmēšu, lokālā bioloģijas iekārta, arī pieliksim ūdens urbums, bruģis un labiekārtojums. Siltumsūdens un rekuperācija arī mums būs vajadzīga. Lietas ūdens drenāžu arī var ielikt. Un te mēs redzam, ka mazajai mājai mums tātad ir cena
kopējās izmaksas ir 167 732. Ieliekam mūsu tabulā 167 732. Jā, mums tātad atliek tikai vienīgais zemes, jo visas pārējās komunikācijas un darbi, tas bija iekļauts šajā tāmē, šajā kopējā cenā, un tātad, jā, pa 97 metru māju mums kopējā cena sanāk, vēl saules baterijas, jā. Var viņas likt, var viņas nelikt, tā kā mēs redzējām pēc video, bet labi, ieliksim arī tās. Un tad kopējā cena sanāk 202 232 eiro, kas uz katru kvadrātmetru mums sanāk 2085 eiro. Tā, un tagad apskatīsim to lielāko māju, ko mēs apskatījām. Tikai vēl vēlos precizēt, ka tieši tai mājai, ko mēs apskatījāmies Salkalnē, tai cena nav zināma. To cenu visdrīzāk zinās 29. jūnijā, ka būs atvērto durvju dienas. Bet, lai precizētu to, zvaniet Robertam vai zvaniet uz Kilenu, un tad jau jums tur pateiks. Es arī vēl to cenu nezinu. Tātad mājas platība 129 metri, 4 vai 3 guļamistabas pēc jūsu izvēles. Tā, tad mēs atzīmējam tātad atkal sienu komplekts, pamatu plātne, jumta segums, logu komplekts, durvju komplekts, iekšdarbi, elektrība, papildus izdevumi, arhitekts un būvatļauja, zemes darbi, žoks un vārti, virtuve neliekams, sammezgli, lokālā bioloģijas iekārta, ūdens urbums, bruģis un labiekārtojums, siltumsūknis un rekuperācija un arī lietas drenāža. Un te cena ir 198 230. Tā ieliekam iekšā. 198 230. Un saules baterijas. Tā, šeit būs kopējā cena 232 730 eiro, kas uz kvadrātmetru jau sanāk 1804 eiro. Un kas mums vēl palikusi ir, kārtējā konkursā izloze. Un pagājušā konkursa jautājums mums bija, kāds bija valda mājas gada patēriņš kilovatstundās. Un jā, tieši tā pareizā atbilde bija 1800 kilovatstundas. Un tagad mēs izlozēsim akalu kārtējo laimīgo. Un tad iekopējam akalu linku, mētam mūsu Pick a Winner mājaslapā, iekšā, pirma fetch, anything goes, un Pick a Winner. Un kas mums ir? Jā, mums šoreiz vinējis Kaspars Vilcāns. Kaspar, apsveicu, sazinies ar mums, lai vienotos, kā mēs tev nodosim tavu balvu. Ar šo sēriju mēs beidzam privātu māju apskatu, un nākamnedēļ mēs dosimies uz Čiektukalnu, kur apskatīsim ļoti ekonomisku daudzdzīvokļu projektu jauno, kas tiek apsildīts ar ģeotermālo siltumsūkni. Būs ļoti interesanti, tā kā sekojiet, pierakstīties, ja vēl neesat pierakstījušies, un tiekamies jau nākamā trešdien.